Dārgie skatītāji, vēlos jūs šodien prezentēt ar savu eseju, kā atrast visveselīgākās un izturīgākās attiecības 2026. gadā. Man šķiet, ka jums patiks. Tātad, ir māja beigas, pienāks piekdiena, ārā 27 grādi, spīd saule, vējš nav, dzīve izdodas un ir šodien silent disco diena. Nav sadarbība. Tu saproti, ka džeki jāmauc šodien jādodas maukās, vai kaut kas jādabū. Lai gan tu skaidri zini, ka tu pēdējo 3 gadu laikā nevienas meitenes pat virzienā neesi paskatījies, šodien būs tā diena, kā kaut kas mainīsies, bet tas nav no svara. Bet ir maza nianse. Tev nav piķis, tādēļ tu vienīgais veids, kā īslaties, vai arī legāli naudu dabūt, ir atvērt kārtējo kontu, kas ziņš, kā dabūt 1500 bez riska grieziens, pacelt 200 eiro, visu uzlikt uz blackjacka un kaut kā to naudu dubultot, tādēļ apsēst tevi 400 eiro, kas nozīmē, ka tev naudu pietiks apmēram 8 drinkiem, jo šobrīd dīzels maksā 7,50 litrā, lētākais alus ir 15 un džintonika maksā 30 eiro par vienu dzērienu. Bet tas nav no svara, jo šodien ir piekdiena un ir silent disco. Es nezinu, kādēļ es Trumps devu, bet tas laikam šobrīd bija svarīgi. Tu dodies silent disco un ieejas biļeti jau maksā 35 eiro inflācijas dēļ, kaut kādiem iemeslu dēļ, bet viss kārtībā, džeki, dejo bauda, dzīve skaista un saprot, labi, ok, šogad būs, nebūs. Un tu danco viss skaisti un vienā brīdī pa acis kaktiņu tu pamani viņu, un tu nevari nepamanīt. Mati melni, tikpat melna, kā tā Temu 120% poliester melnā pieguļušā kleita, kur viss vienkārši piešārā. Un tu caur to kleitu var redzēt, ka apakšā ir mežģīna un augšā nav nekas, kas ir tieši tas, kā labākais veids, kā atrast ilgtermiņa sievu, un tu vienkārši redzi viņu, saproti, jā, man viņu vajag. Un tu skaties viņu, tu redzi, ka viņai ir saulēns virsū, viss, un sumačka. Protams, ka Chanel. Un iekšā saturs ir ļoti svarīgs. Jo iekšā ir pilnībā svaigs sašķēdīts 17 Pro Max iPhones, Marlboro Goldi, saltiņš, kuram garša nav iekšā, viņa taksī pazaudēja to garšas podu, kristāls, ko viņa nopizīja savai draudzenei, un 2 migla končas. Un tās migla končas ļoti svarīgs, jo viņa tajā dienā neko nav ēdusi, bet viņa domā, jo girl math, ka tās 2 končas spēs absorbēt nākamos 13 kilošots, ko viņi izpļumpēs stundas laikā. Kā redzi, tiešām sievas vērta. Jūs abi saskatīties un enerģija ir instanta, un jūs saprotat, kaut kas te būs. Bet jūs ieturat distanci. Tu esi saviem džekiem, viņi savām čolkām, viss kārtībā, šobrīd neko mēs te neinteraktējam, viss kārtībā. Džeki mausanām sadarās visforši, un vienā brīdī saprot, ka tajā 2-stāvīgajā koka mājā otrajā stāvā labs DJs ir jāiet augšā. Un kaut kā telepātīs, jūs saprotat, abi doties augšā, sākat dancot. Un dance forši, jūs to lēnām tā smuki dejoties forši, atkal hitoja Trump, jo tas ir vienīgais dance mūs, ko šobrīd zinu, visforši, bet jūs nerunājat, jūs vienkārši saskatāties, dancojat viens otru, un tāda intīma enerģija ir. Viņa nav seksuāla, bet viņa tāda intīma, intensīva un tāda, ir romantiska. Jūs dejojat viens otru, neko nesakat, jo jūs zināt, jūs kaut vienu vārdu pateiksiet, jūs visu sabaisit, jūs abi nezināt, ko teikt, jūs abi neesat verbāli. Turpin dejot, līdz brīdim, kad sāk dziesma skanēt, pasēdiet un saproti, labi, laiks piecelties un pazust nebūs baigi labi. Jūs iziet ārā, ejat uzpīpēt, jo no viņas 170 dažādiem cigaretēm, kas viņas somā ir, kaut ko uzpīpēt, un tad jūs lēnām sākat runāt. Bet tagad tā kīnians. Atcerieties, ka es teicu, tās 2 miglas grib absorbēt 13 šotus. Jā, jūs būsiet pārsteigti, tas nenotika. Kā rezultātā viņa ir vienkārši pārdosā līdz punktam, ka viņa kājās nevar nostāvēt, bet viņa smaidīgi ieslūs un viņa grib runāt. Un ņemot vērā, ka tu neko neteici, tas nozīmē viņas galvā, ka tu māk klausīties. Un viņa tev sāk ratīt visu sirdi ārā. Viss, kas ir uz viņas sirds, visu zina par bērnības traumām, par tēvu, par māti, visu pārējo. Viss ir vienkārši, viņam vēl bijušo nevar tikt pāri. Un tajā brīdī, kad tu dzirdi to tekstu, tev parādās 2 vēlniņi uz paciem. Te ir eņģelis, kurš saka, klausies, tu zini, ka viņa sadzērusies, tu zini, ka ir bērnības trauma, tu zini, ka savam bijušiem nevar tikt pāri. Baigi labi tas nav. Ņemot vērā tās traumas, paļu bombu viņam māk dot bez zobiem. Un tu līdz galam nevar saprast, ko tu izdarīji, jo tu nezini, kā šim visam pieiet, jo tu neesi pieredzējis, bet labi, it is what is. Bet problēma tāda, ņemot vērā, ka tev nav pieredze, tu neesi saprast, kādēļ viņa vispār tevi izvēlēs. Jo tas, ko tu neesi ierēķinājis, tajā brīdī, kad viņa ienāca iekšā, viņa pasties tev, un viņai likās, ka viņa redzēja savu bijušo. Tādēļ viņai acis izbolēs, jo viņa pēdējo pusgadu savām druškām saka, ka viņa tam bijušam ir tikusi pāri, viņa astais pagātnē, un viņa katru reizi, kad viņš viņam uzraksta, nebrauc pie viņas un nedod viņam, bet viņa konstanti turpina melot, un tam netiek pāri. Viņa redzēja tevi un saprata, pagaid, stop, viņš izstāsta bez man bijušā, bet viņš nav. Un tas, ko viņa darīja visu vakaru, viņš tevi
tā kā telepātiski ir mēģinājis izvarot un mēģināt uzlīmēt tā bijušā sevi virsū, cerībā, ka varbūt viņa varēs to bijušo ar tevi aizstāt. Un viņa tādēļ ļoti uzmanīgi un pragmātiski pie tā lieta, lai nesabojā to pasākumu, mēģināt šokar tev dabūt, cerībā, ka varbūt pēc tam tas izlīdzinās, un viņa varēs to bijušo beidzot nomest malā. Bet jūs abi jūtat, ka jūs tā kā kaut ko gribat, bet ne līdz galam, kaut kas nesien līdz galam kopā. Bet jūs domājat, jā, nē, ko darīt? Un vienā brīdī jūs atverat čatu, atverat Delfus, un tur parādās, ka Trumps ir 17. karu pēc kārtas sācis, un jūs abi saskaties kopā, saprotat, zinu ko? Te nav ko zaudēt, pat ja te nebūs zieva kaut kāda, nav ko zaudēt. Un tad visvakara romantiskākais moments. Jūs ņemot vērā, ka abi esat pārdzērušies jēgu, nevienam nav naudu kontā, atverat Boltrāju un kopistiski mēģināt iziet to reakcijas testu, lai dabūtu to Audi Q2, ar ko aizbraukt pie viņas. Un jūs tur abi kaut ko ķiķināt, mēģināt izdarīt visu forši, un tas ir romantiskākais moments. Bet jūs gribētu jau tajā brīdī sūkties, bet problēma tāda, ka bezmaksas laiks ir 15 minūtes, un Audi stāv 14 minūšu attālumā. Tā kā nebūs tas moments, kad to visu darīt. Bet labi, jūs tur doties, lai uz to mašīnu kaut ko ķitināt, bet var jūs, ka lēnāk kaut kas briest, bet ne līdz galam nav skaidrs, kas ir. Un tu kā saproti, ka tu īsti nezini, ko ar viņu tajā vakarā darīt, bet kaut kas paļubom būs, jo viņa tāda ļoti izteikti tāda erotiska, bet tas nav no svara. Tāpat sajies. Doties mašīnu, aizbrauc pie viņas, un long story short, tev vajadzēja 25 sekundes, jo tu nezināji, ko ar viņu darīt, jo viņa izrādās, ka absolūtākais frīks, un vēl viņam šoreiz bija taisnība. Nenozīmē, ka viņa veselīgs cilvēks ir, bet vēl viņam bija taisnība. Jūs izguļaties, viss kārtībā, arī pamosties, un enerģija ir īpatnēja. It kā forši, visi notic kā vajadzēja, bet kaut kas līdz galam nav. Un tu tur sēdi, mēģini izpildīt, bet kā visu izdarīja kā vajadzēja, viss bija forši, kā viņi arī bija apmierināti, bet whatever. Bet jūti no vienas puses, ka viņi līdz galam nav īsti tur kā vajadzētu būt. Bet labi, kāda atšķirība. Aizbrauc prom un turpina nākamās 3 dienas komerci, kaut ko tur mēmčiku sūdīt, kaut ko piedodis, nav baigi no svara. Bet 4. dienā viņa vienkārši nosūd. Pazūd. Un tu nesaproti, kas notiek greizi, jo tu jau paspēji saķerties viņā, jo viņa bija pārāk viegla tev, un tu domāji, ka viņa to patiesībā gribēja, viņa bija pārāk viegla. Bet kaut kas no viņa vienkārši pazūd un vairs neatbild. Tas, ko tu nezini, ir tas, kas viņas bijušais, ir uzlauz viņas Apple ID kontu, iegājis viņas Flow aplikācijā, un tajā dienā, kad viņai sākas meņķis, bija aizgājis pie bārbera, ieslīdēja viņai dimos un pateica, davai brauc ciemos. Un viņa absolūti salauz, jo beigās viņa saprata. Viņa mēģināja ar tevi kaut ko izdarīt cerībā, ka sajies, varbūt viņai atmest, bet tu nemācēji dot, kā viņš māk. Tu vienkārši nemācēji, tu nebija pietiekams. Tas ir labākais, ko vīrietis var izdarīt. Tu neesi pietiekams. Atceries to, tu nekad nebūsi pietiekams kā vīrietis. Viņa to negribēja pateikt, jo viņa jutās slikti. Viņa gribēja it kā cerēja, ka sajies, bet beigās viņa tāpat saprata, ka nesajies. Bet labi, neko darīt. Un viņa atkal kārtējo reizi salūza. Bet viņai bija pārāk liels kauns to atzīt tev un savām druškām. Tad vienkārši nevienam 2 dienas neatbildēja, palika pie tā bijušām visu whatever. Un viņa līdz galam nezina, kad viņš ir uzlauz viņa Flow aplikāciju un saprot, kurā brīdī čekot, bet tas baigi nav no svara. Bet jebkurā gadījumā viņi dabūja to, ko viņi gribēja. Tu saprati, ka neesi nekā vērts. Viņi dabūja to, ko viņi vēlējās, tika pie savu bijušā. Un tas ir principā romantiskākā lieta, ko tu vari iegūt 26. gadā. Un tas ir visdrīzāk visveselīgākās attiecības, ko tu varēsi dabūt 26. gadā. Paldies, pusmedīgi!